Jon, čau! Čau. Es redzēju tādu lietu, ka tu vari izdarīt tā, ka tev grīdlīste iet gar grīdu, un tad viņa apiet šādi apkārt durvīm. Jā, Jūs arī varat? Mēs varam piedāvāt, jā, mums ir tādi risinājumi. Tur īstenībā ir tā, tas galvenais risinājums ir, lai gan grīdlīste, gan aplode ir vienu biezumu. Ja viņas ir vienā biezumā, tad viņas var salaist kopā. Varu rekur arī nodemonstrēt. Pieņemsim, mēs ņemam šādu te. Šī mums ir grīdlīste. Jo redzi, no gala grīdlīstei ir viena mala apaļa, otra nav apaļa. Tā var atšķirt. Un tad mēs paņemam attiecīgi aplodu. Un šeit tu redzi, aplodē ir abas maliņas nopaļotas. Un attiecīgi, šādi te mēs salaišam viņus kopā. Tātad galvenais nosacījums ir, lai ir vienāds grīdlīstu un aplodu biezums. Mums ir dažādās krāsās. Šis ir viena no tām krāsām melnā. Ir baltā, ir gruntētas, ko jūs varat nokrāsot, gaiši pelēkas. Izvēle ir. Un vēl var arī piedāvāt, mums ir vienkārši no masīva koka. Arī mēs varam, piemēram, piemeklēt, skatīties pēc tiem biezumiem. Tātad, pieņemsim šīs te 15 mm, atrodam tādas pašas, pieņemsim šādas te paņemam. Un šeit nostrādās tieši tas pats. Rekur liekam aploda grīdlīste, apstrādājam un varam attiecīgi izmantot šādas līstas apderē.